Tērpu demonstrēšana ir ļoti radošs un atbildīgs process, jo tajā ir ietverti daudz talantīgu personību, tērpu mākslinieku, apģērbu dizaineru, audumu un furnitūras izgudrotāju, drēbnieku, kurpnieku, cepurnieku, grima mākslinieku, frizieru, režisoru, scenogrāfu, skaņas un gaismas meistaru, horeogrāfu, fotogrāfu un daudzu citu cilvēku dvēseles centienu pēc skaistā. Tā mēs radām daļu no mūsu kopējās nākotnes, un tērpu demonstrētājs iemieso šo nākotni. Nākotni, kuru radām šodien. Gints Bude. Modes dizainers Gints Bude bija pirmais, kurš pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1990. gada 2. novembrī atvēra savu modes namu un pirmais Latvijā sāka profesionāla modeļu sagatavošanu savā tērpu demonstrētāju studijā. Gints Bude ir vienīgais modes dizainers Baltijā, kas jau 20 gadus atrod un izveido daudzas slavenas tērpu demonstrētājas ar nopietnu starptautisku karjeru pasaules vadošajās aģentūrās IMG, Next, Women un citās. Ginta Budes audzēknis strādā ar pasaules izcilākajiem modes māksliniekiem un slavenākajos modes namos rāda tērpus Rīgas, Parīzes, Milānas, Londonas, Ņujorkas, Tokijas modes nedēļās, piedalās starptautiska mēroga reklāmas kampaņās Dior, Prada, Miu Miu, Kaliste, Romano Severino, Nara Kamičie un citās. Fotografējas stila lapusēm pasaules nozīmīgākajos modes un stila žurnālos Vogue, L'Officiel, Elle, Marie Claire, Numero, W, Vanity Fair, D Magazine, Allure, Biba, New York Times, Jalouse un citos, demonstrējot gandrīz visu pasaules slavenāko zīmolu apģērbus un dārglietas. Ginta Budes apģērbu kolekcijas prezentētas starptautiskos modes fórumos, gada tirgos un modes nedēļās jau kopš 1994. gada, piedaloties lielākajā Eiropas vīriešu apģērbu gada tirgū Herrenmode, Woche Köln un citos. 2005. gadā Parīzē, Francijā, Latvijas kultūras megaprojekta Pārsteidzošā Latvija ietvaros piedalījies Latvijas modes prezentācijā. Gints Bude veido stilus modes žurnāliem, ir apģērba stila un etiķetes eksperts žurnālos Vakara ziņas, Privātā dzīve, lasa lekcijas par vizuālā tēla nozīmi sabiedrībā, apģērba valkāšanas etiķeti un modes aktualitātēm. Gints Bude ir ilggadīgs konkursu Miss un Misters Latvija, tērpu mākslinieks un kustību konsultants. Mēs esam modes nams, vieta, kurā top mode, stils, apģērbs. Mēs veicam atlasi un uzņemam tērpu demonstrētāju studijā perspektīvas meitenes vecumā no 10 līdz 15 gadiem ar nopietnu motivāciju un vēlmi attīstīt sevi. Mūsu ilggadīgā pieredze liecina, līdzīgi kā mākslā, mūzikā un sportā, veiksmīgākus rezultātus sasniedz tās meitenes, kas nodarbības sāk pēc iespējas agrāk, no 10 līdz 13 gadu vecumam. Mēs sadarbojamies ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju. Mēs sniedzam unikālu un ekskluzīvu iespēju apgūt apģērba demonstrēšanas prasmi, kas noderēs jebkurā dzīves situācijā. Izmantojam vissarežģītākā spektra vakartērpu, kāzu tērpu un citus modeļus. Nodarbības vada Gints Bude, vienīgais modes dizainers Baltijā, kurš jau 20 gadus ne tikai atrod un izveido slavenas tērpu demonstrētājs, bet daudziem šā brīža modes profesionāļiem ir pirmais skolotājs un padomdevējs. Gints Bude ir izveidojis vienotu studijas treniņu formu – body un krekliņus. Nodarbības notiek pat laban Rīgā vislabāk iekārtotāk demonstrāciju zālē ar podestu un profesionālu apgaismojumu, audio, video, TV, DVD un citu tehniku. Tērpu demonstrētāju studijā iepazīst apģērba valkāšanas etiķeti un kultūru. Tērpu demonstrētāju studijā izkopi nevainojamu stāju.
Tērpu demonstrētāju studijā izkopj nevainojamu gaitu. Tērpu demonstrētāju studijā attīsta koordināciju un ritma izjūtu. Tērpu demonstrētāju studijā attīsta krāsas, auduma un tērpa izjūtu. Tērpu demonstrētāju studijā nodarbojas ar tērpu demonstrēšanas teoriju un praksi. Tērpu demonstrētāju studijā nodarbojas ar fotokustības teoriju un praksi. Tērpu demonstrētāju studijā nodarbojas ar skatuves kustību un aktiermeistarības elementiem. Tērpu demonstrētāju studijā iepazīst sieviešu tēlu, modes tērpu un kostīmu, skatuves kustības un aktiermeistarības vēsturi pasaules kinoklasikā un mūsdienās. Tērpu demonstrētāju studijā audzēknis aicināts ievērot veselīgu dzīvesveidu un lietot veselīgu uzturu. Ķermeņa svara samazināšanas diētas audzēknēm ir kategoriski aizliegtas. Tērpu demonstrētāju studijas nodarbības var apvienot ar citām ārpusskolas aktivitātēm – mūzikas un mākslas skolu, sportu, dejām un citām nodarbībām. Tērpu demonstrētāju studijas nodarbības notiek pēcpusdienās un vakaros 2 reizes nedēļā. Iespējams nodarboties arī tikai sestdienās. Ar vienu no meitenes vecākiem tiek slēgts līgums par nodarbību apmeklējumu, ko pieprasa Latvijas Republikas likumdošana. Atcerieties, nav līguma, nav saistību, nav atbildības. Nodarbību maksa par 10 mēnešu kursu ir 300 latu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Nodarbību maksu var dalīt vairākās daļās. Lai iestātos studijā, meitenei kopā ar vecākiem vai likumisko aizbildni jāierodas uz atlases pārrunām, iepriekš piesakot apmeklējumu studijas administratorei. Izcilākajām studijas audzēknēm Gints Bude Model Management piedāvā veidot profesionālu tērpu demonstrētājas karjeru. Madara Malmane, tērpu demonstrētāju studijas 2004. gada absolvente. Viena no retajām Latvijas meitenēm, ko pasaulē pārstāv lielākā un ievērojamākā modeļa aģentūra IMG – Parīze, Londona, Ņujorka. Viņas vārds atrodas līdzās tādām slavenām topmodelēm kā Naomi Campbell, Mila Jovoviča, Līva Tailere, Džema Varda, Žizele Bundheima, Letīcija Kasta, Marija Šarapova un citām. Pasaules slavenā modes nama Christian Dior 2008. gada pavasara-vasaras kosmētikas reklāmas kampaņu seja, Itālijas dizainera Ermanno Severino, firmu Lacoste, Ferragamo Eyewear, Fornarina, Nara Camicchie, Pull & Bear, Green Coast, Caramello Jeans, Ori, pasaules reklāmas kampaņu un Spānijas lielākā veikala tīkla El Cortes Inglés reklāmu seja. Fotografējusies stila lapusēm pasaules nozīmīgākajos modes un stila žurnālos Vogue, L'Officiel, Elle, Marie Claire, Numero, W, Vanity Fair, Ten, Jalouse un citos, demonstrējot gandrīz visu pasaules slavenāko zīmolu apģērbus un dārglietas. Akciju sabiedrības Drogas un tirzniecības centra Galerija Centrs reklāmas seja. Strādājusi kopā ar izcilajiem meistariem stilisti Žannu Dubsku, fotogrāfu Valtu Kleinu, žurnāliem Lilita, Santa, fotografējusies žurnāliem Cosmopolitan, Pastaiga, Joy un citiem. 2 gadus pēc kārtas saņēmusi Baltijas modes federācijas iedibināto Latvijas stila un modes balvu nominācijā Latvijas gada topmodeli.
Madaras darbi apskatāmi interneta portālā www.supermodels.nl. Beāte Stivriņa, tērpu demonstrētāju studijas 2006. gada absolvente. Vairākus gadus strādā Parīzē un Milānā pie Christian Dior, Dolce Gabbana, Gianfranco Ferré, Jean-Paul Gaultier, Alexandra McQueen, La Perla un citur. Parīzes un Milānas augstās modes nedēļas skatēs demonstrējusi Giorgio Armani, Georges Chakra, Lorenzo Riva, Valeria Marini, Roberta Scarpa, Lou, Christophe Josse, Aymeric François, Dominique Sirop, Lefranc Perrin, Rick Owens, Valentīna Judaškina un citu dizaineru kolekcijas. Fotografējusies žurnāliem L'Officiel, Cosmopolitan, Pastaiga, Joy, M Fashion un citiem. Dizaineru vispieprasītākā Rīga Fashion Week tērpa demonstrētāja. Kā vislabākā modele saņēmusi Nokia balvu. Jeļena Saļikova, tērpa demonstrētāju studijas 2007. gada absolvente. Parīzes augstās modes nedēļā strādājusi pie Christian Dior, Giorgio Galliano un citiem. Veidojusi pasaules reklāmas kampaņas firmām Kaliste, Nara Kamičie, L'Oreal. Parīzes un Londonas modes nedēļas skatēs demonstrējusi Comme des Garçons, Kūkai, Diesel, Devan Lei, Didier Parakiana, Lacoste Mastermind Japan un citu dizaineru kolekcijas. Fotografējusies žurnāliem Vogue, Marie Claire, Vogue Sposa Italy, Madame Figaro, For Him Greece, Glamour, Cosmopolitan, Lilith, Pastaiga un citiem. Dizaineru vispieprasītākā Riga Fashion Week tērpa demonstrētāja. Kā vislabākā modele saņēmusi Kenzo Amor balvu. Jeļenas darbi apskatāmi interneta portālā www.supermodels.nl. Tērpu demonstrētāju studijas sabiedrībā ievērojamākie bijušie audzēkņi – Ilze Šuvcāna Skudra, LNT laika ziņu sēja, Māra Baltmane Rimicāne, meikapa māksliniece un žurnāla Pastaiga skaistuma redaktore, Atis Artemjevs, modes dizainers, Anastasija Golubeva, modes dizainere, Igors Dmitrijevs, modes žurnālists un producents, Ina Magone, pirmā Miss Latvija 89, Una Kārkliņa, vice Miss Latvija 92, pasaulē slavenākā Latvijas tērpa demonstrētāja, Jāna Rozenberga, Miss Baltic States 93, Evija Ručevska, Miss Rīga 97, Miss Latvija 98, Letīcija Pone, vice Missis Latvija 97 un vēl daudzi citi. Gints Bude modes nams, gudrām un talantīgām meitenēm.